Man ļoti nepatīk Ziemassvētku laiks. Man ļoti nepatīk viss šis saiešanas laiks, kad ir ļoti daudz pasākumi skolās, kad ir ļoti daudz pasākumi darbā, kad visur ir jāierodās, un vēl pusi no radiem piedzimst decembrī. Man ļoti nepatīk šis laiks, saka man sieviete, kurai ir ļoti, ļoti kauns par savu smaidu. Jo tur viņai ir jāierodas, un, protams, ka visur ir fotogrāfijas un liek fotografēties, un viņai, protams, ir problēmas smaidīt, jo ir bailes no zobārsta. Tad, kad jūs domājat un redzat cilvēkam, ka nav skaists vai sakārtots smaids, nevienmēr tas ir naudas jautājums. Ir ļoti, ļoti daudz cilvēki, kas vēl īpaši tie, kas ir no 80. gadiem dzimuši un ātrāk, tie, kas ir pieredzējuši to foršo sajūtu sēdēt skolā, ja, kad atbrauc zobārsts ar visu to skaļo urbi, un tad visi sēdējām koridorā un klausījāmies, kur un tad sauks nākošo spīdzināt, un visas tās kliekšanas un visas tās sāpes mēs visi dzirdējām. Un tas nav vienīgais brīdis, kurā šī fobija vai bailes ir radusies. Tālāk jau katram ir tā savu pieredze. Bet runiet par to, cik ļoti tas ietekmē cilvēka dzīvi, cilvēka kvalitāti, un tad mēs vispār nevaram runāt par kaut kādu drausmīgo izaugsmi un cilvēka pašapziņas celšanos un nezinu kādu izpaušanos, kā jau mūsdienās tas ir ļoti nepieciešams. Šie cilvēki vienmēr grib nolīst kaut kur maliņā, kaut kur tumsiņā un smaida šādi te, jā, rociņi ir priekšā un smaida tikai šādi, jo savādāk tas nav iespējams. Un, protams, kad tas liek šiem cilvēkiem justies ne savā ādā un ne savā vietā un laikā. Un es vēlos tevi arī paaicināt. Nāc lūdzu un izstrādā šo traumu, nāc lūdzu izstrādā šīs bailes, un ties no tām vaļā. Tev nav visu mūžu jācieš un jābaidās, un arī tāpat tās šīs drausmīgās zobu sāpes jācieš, ka nevar iet pie zobārsta un viss. Izstrādā šo fobiju, un vienīgās tavas problēmas būs sēdēt zobārsta krēslā un ļoti plati atvērt žokli, lai zobārsts var strādāt. Ja? Tā būs vienīgā tava problēma. Bailes ir iespējams izstrādāt un noņemt. Tāpat kā daudz citi cilvēki, arī tu varēsi iet normāli pie zobārsta, regulārus check-ups taisīt un justies savā ādā un smaidīt ar platu muti, tā teikt. Padomā par šo, un tu zini, kad tu vari pieteikties konsultācijai. Šomēnes vēl ir bez maksas, ar janvāri konsultācija maksās naudiņu. Jo šajā konsultācijā ļoti bieži es cilvēkam iedodu ārkārtīgi vērtīgas atziņas, kur tālāk cilvēks jau strādā, kā viņš vēlas. Tad lūk, lai jums forša diena!